saimā. Nu redzēsim, kas no tā viss sanāks. No? Viņi jūt, ka viņus vajag atbalstīt. Viņiem, man liekas, ka prasa, lai jūs vairāk par viņiem tā kā pamodi, jā? Vidā? Tu ko tu gribēji teikt, ka Jānis Rozīts arī ir ticis finālā jau uz tādiem braucieniem vai kā? Īstenībā kolosālākie cilvēki, sportisti, tagad viens no viņiem. Neredzēts priekšnesums, jā. Meitenes, kuras ir aptītas ar lentēm, kuras drīz vaļā driftējoties pareizi nokot. Tā doma tāda varētu būt, ne? Tas tā kā varētu būt tāds ļoti oriģināls erotisks priekšnesums, es domāju, šodien. Nē, Gvido arī piedalās šajā šovā. Un
Es tā skatījos, kas ir vairāk pa labi, viņi tā kā bišķiņ palīdzēja vidū, ka tā nebija īsti objektīvi. Viņi griezās līga, es zinu. Skaisti, ko vēl piebilst, ne? Paldies Andrēģeriem, paldies Rītariem, paldies skaistajām meitenēm. Nu ko, es saprotu, ka... Man sanāk patīk, ka viņām tādi īsti šorti. Jā, nu pareizi. Skaistas meitenes, autosports, tās ir divas pilnīgi nedalāmas lietas. Pilnīgi trakas lietas mums Jānis rāda. Un nekur ir arī Gvido! Gvido Elksnis! Pateicās arī jums atbalstītājiem un skatītājiem. Bez jums arī nekas šeit nenotiktos. Nav daudz, es varu pateikt par savas pieredzes. Ai, cik skaistā doma mūtu viņš izrāda. Nav daudz tādu organizātoru, kas reizē arī paši piedalās šovos. Super! Uzjūmēju viņiem abiem! Un tad kārtīgi. Un pēc tam arī notiksies tandēmu cīņas uzreiz. Tātad visi tie dalībnieki, kas ir tikuši tālāk tandēmu cīņās, esiet gatavi 15-20 minūšu laikā. 15, es teiktu 15 minūšu laikā. Drift taksī piegājiens šitā arī, tāds var braukt drift taksī. Nu, redz, cik skaisti meitenes tiek aiztransportētas projām. Tas, ka noteikti daudz no jums skumdina, taču tūlīt pat trasē notiksies vēl visādas lietas. Tā kā neskrimstiet pārāk daudz. Te tūlītās vēl kaut kas būs, es saprotu. Tie jau bija, kamēr tu biji sapulcē, tikmēr te džeki izbūtu visu dvēseli šajā starpā. Jā, nu ko lai dara, Aha, mums vēl ir triāls priekš.